Pirms iepriekšējām vēlēšanām Varakļāni teju pēdējā brīdī izspruka no administratīvi-teritoriālās reformas. Pašvaldība un daļa iedzīvotāju pret pievienošanos Rēzeknes novadam protestēja. Satversmes tiesa viņiem piekrita un Saeimai nācās atkāpties. Mazais novads palika ne ar ko neapvienots. Pašvaldība ir tik neliela, ka te ir tikai viena skola. Varakļānu vidusskolā, atbilstoši aktuālajiem kritērijiem, vecāko klašu audzēkņu pietrūkst. Kā mazēji zivī klāsies lielajā dīķī Madonas novadā, direktoram satraukuma nav. Vienīgais, kas pagaidām nesot skaidrs, kādā novadā Varakļānu vai jau Madonas izglītības iestādi šogad beigs absolventi. Tas būs jānorāda atestātos. Es domāju, ka nekas jau diži nemainīsies. Ja no varas būs kaut kāds norādījums, ka jūs nedrīkstat latgaļu pulciņu vai kaut ko citu, es domāju, ka tāda nenotiks. Vismaz viena skola, kurā būtu latgaliešu valodas pulciņa, nav visās Latgales pašvaldībās. Vienīgajā Varakļānu novada skolā tāds ir. Direktors gan atzīst, ka tas ir tikai tāpēc, ka ir skolotājs un skolēni, kam tas patiesi svarīgi. Viņš pats latgaliešu valodā runā mednieku kolektīvā, bet ne skolā. Skolā latgaliski bērni nerunā, bet bērni nāk no latgaļu ģimenēm pārsvarā. Ja? Un viņi mājās runā latgaliski, līdz ar to tas nav svešs. Varakļāni ir piederīgi Latgales vēsturiskajai zemē. To tagad nosaka likums. Kāpēc Varakļāniem iekļauties Madonas novadā, vēlreiz par to vēlas diskutēt 20 Saeimas deputāti no Nacionālās apvienības apvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā. Viņi vērsušies Satversmes tiesā, jo uzskata, ka pērn Saeimā lemtais pieņemts bez pamatojuma. Jebkura likuma, jebkura lēmuma pieņemšanai jābūt pamatojumam. Nevis vienkārši ministrija vai ministru kabinets tā lēma, un Saeimai tagad tā ir jānobalso. Bez pamatojuma tas, mūsuprāt, ir neatbilstoši Satversmei. Vēl pieteicēji uzskata, ka kopš reformas sākotnējās skatīšanas ir mainījušies citi argumenti. Tostarp tas, ka Saeima lēmusi neapvienot valstspilsētas ar apkārtējiem novadiem, tādējādi pieļaujot, ka tie paliek bez attīstības centra. To, ka novads nedrīkst palikt bez šāda centra, kā argumentu izmantoja arī Satversmes tiesa iepriekšējā lēmumā par Varakļānu novadu. Par jauno pieteikumu Satversmes tiesa vēl vērtē, vai to skatīt. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.